Labdien, godātie mēdīju pārstāvji. Kopš pagājušās ceturtdienas Zoltūdes traģēdijas esmu daudz domājis par savu morālo un politisko atbildību šīs traģēdijas kontekstā, un šodien pārunājot šo jautājumu ar valsts prezidentu, esmu pieņēmis lēmumu par atkāpšanos no ministra prezidenta amata. Tagad esmu par šo lēmumu arī rakstiski informējis valsts prezidentu, tātad rakstiski iesniedzis demisijas rakstu. Kā šajās dienās es esmu vairāk kārt norādījis, atbildība tā pirmām kārt nozīmē rīcību, un tāpēc valdības pirmie uzdevumi pēc šīs traģēdijas bija veikt visus nekavējošos pasākumus, lai varētu likvidēt šīs traģēdijas sekas, lai tiktu nodrošināts pilnvērtīgs glābēja darbs, lai policija un tiesību sargājušās institūcijas uzsāktu izmeklēšanu, lai notiktu vispusīgs būvniecības sistēmas izvērtējums valstī, lai cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem tiktu sniegta visa nepieciešamā palīdzība. Šos lēmumus gan pagājušās piektdienas valdības ārkārtas sēdē, gan arī vakardienas valdības sēdē mēs esam pieņēmuši. Gribētu vēlreiz pateikt paldies Latvijas iedzīvotājiem par to atbalstu, ko es esmu jūtis valdības vadītāja amatā, it īpaši grūtajā finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanas laikā, kas ir ļāvis Latvijai atgriezties pie ekonomiskās izaugsmes un jau otro gadu pēc kārtas būt par straujāk augošo ekonomiku Eiropas Savienībā. Taču pašreiz Latvijā ir nepieciešama jauna valdība, kurai ir dots jauns uzticības kredīts, un valdība, kurai ir skaidrs Saeimas vairākuma atbalsts. Uzskatu, ka šādā situācijā ir nepieciešams veidot plašu, labēji centrisku politisko partiju koalīciju, kas spētu turpmāk strādāt pie valstī svarīgajiem jautājumiem. Un no vienotības puses esam izteikuši aicinājumu, respektējot to, ka šī ir sēru nedēļa, politiskās konsultācijas par jaunas valdības izveidi uzsākt nākošu nedēļu. No savas puses var apliecināt, ka arī kā ministra prezidenta pienākumu izpildītājs un valdība kā tehniskā valdība līdz jaunās valdības apstiprināšanai ar pilnu atdevi turpinās strādāt, lai risinātu tos jautājumus, kas saistīti ar Zoltūdes traģēdiju un citus valstī aktuālus jautājumus. No būtiskākajiem jautājumiem, kas valstī ir jārisina domājot tādā vidēja un ilgāka termiņa perspektīvā, aizvien gribētu uzsvērt jautājumus, kas ir saistīti ar valsts ekonomisko attīstību, ar valsts konkurētspējas nostiprināšanu, pasākumus, kas saistīti ar nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu, demografiskās situācijas uzlabošanu un jautājumus attiecībā uz tiesiskuma nostiprināšanu valstī. Paldies! Paldies! Mums ir laiks dažiem jautājumiem. Lūdzu, iesakieties nosaucot mēdīju vārdu. Paldies, Rādījā. Vai jūs būtu gatavs vadīt nākamo valdību, ja šeit pēc politiskajām konsultācijām būtu? Nē, īsa atbilde ir nē. Šo jautājumu es esmu pārunājis arī ar valsts prezidentu. Uzņemoties politisko atbildību, es neuzskatu, ka ir iespējams tūlīt pats sēsties atpakaļ premjera krēslā. Kad jūs pats priekš sevis pieņēmāt šo lēmumu par demisiju, vai tas bija saistīts ar prezidenta mudinājumu, jo vēl no rīta nekas neliecināja no jūsu izteikumiem, ka jūs esat gatavs spērt šo soli? Jāatzīst, ka es par šiem jautājumiem esmu daudz domājis jau visu pēdējo 5 dienu laikā, bet gala lēmumu es pieņēmu tikšanās laikā ar valsts prezidentu. Vai tas bija mūsu prezidenta mudinājums? Nē. Lūdzu, ir
Jūs ar prezidentu runājat pusotru stundu, kāpēc tik gari, ja jums jau lēmums bija vairāk vai mazāk? Es jau uzsvēru šo gala lēmumu, es tieši pieņēmu tikšanās laikā ar valsts prezidentu, un mums tiešām bija jāizrunā arī, kādas ir šī lēmuma iespējamās sekas, kādā veidā tiks nodrošināta valsts un valdības tālākais darbs. Savus argumentus par lēmuma pieņemšanu es jau pieminēju. Faktiski mēs pārunājām to, kādā veidā tiek nodrošināts darbs arī šajā pārejas periodā līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Un, kā jau teicu, vēlreiz var uzsvērt, ka politiskās konsultācijas par jaunās valdības izveidi būtu jāuzsāk nākošnedēļ. Latvijas avīze. Politiskās konsultācijas jāsāk nākamnedēļ, bet kāds būtu jūsu viedoklis, vai nākamā valdība arī jāvada vienotības pārstāvjiem, un vai tā jāveido uz esošās koalīcijas bāzes, jāpiesaisties pēc pašreizējā? Kā jau minēju, es uzskatu, ka ir jāveido plaša, labēji centrisko spēku koalīcija, ka politiskajām partijām pašreiz būtu jāaizmirst varbūt savstarpējie aizvainojumi, sarkanās līnijas un jāvienojas kopīgam darbam, jo pašreiz tiešām sabiedrība sagaida lemtspējīgu saimu, lemtspējīgu valdību un efektīvu darbu pašreizējās situācijas pārvarēšanā. Pēdējais jautājums, Jolanta. Kādu jūs redzat savu politisko nākotni, vai paliksiet politikā un vai atgriezīsieties saimā kā deputāts šobrīd? Jā, visticamāk atgriežos saimā kā deputāts, bet jāatzīst, ka tālākos plānus pašreiz es vēl neesmu apdomājis. Paldies. Paldies, Tēnējām, paldies par līdzdalību.